Pirmā problēma. Zebē tā ziema, kad tu viņi ies prom. Patīkam darīt to darbiņu, kas patīk. Pirkstu nerādīšu kursu. Tiku pie kalendāra un saldumiņiem, tā kā paldies. Jāiet darbināt atslēgas drošā vietā aizdedzē. Nu, ņivveidīgs angļu ņiva. Jaunie jau riktīgi smuki. Tagad būs jautra braukšana, jo sajūgs ir tik labs, ka viņi nevar ielikt robā. Nāksies ar starteri kaut kādīgi braukt. Nezinu, kā man sanāks, jo Reku, tur stāv piekabe. ir jākarojas virsū, bet tas ir otrādā. Nu, kaut kā tā. Kā bija? Izskatījās drausmīgi. Tā ir, kad sajūga nav. Bet pa mežu gan jau ir jautri ar šitādi braukt. Pabraukšu atpakaļ ieskrējiet, man labāk. Kā tu pabraukš atpakaļ? Es nezinu, man nepatīk šādi veidi izklaides. Tas tāds? Gandrīz sanāca. Es ceru, ka saimnieks piedos, bet citu variantu nav, kā bija pačikājas starteri nedaudz. Tā kā brauksim uztaisīt numuru salīdzināšanu un atdosim saimniekam. Vai viņš prasīs uztaisīt sajūgu, sataisīt. Bet tā jau būs viņa izvēle, un kad pirka, viņš zināja, ka sajūgs te ir beigts. Tā kā tā. Pēc tam uztaisīšu nelielu apskatu. Tālāk es vēlējos parādīt jums kāpēku tā saucamo. Pirmā sērija, ko es paņēmu Nīderlandē placī, jūs jau iepriekšējā daļās redzējāt. 6. gada 118. dīzels, vecā tipa M motors, iet žiperīgi, forši. Vācijās paņēmu Nīderlandē 1750 eiro. Tagad likšu iekšā pa 300. Kāpēc tā cena? Pirmkārt, tāda tirgus vērtība plus mīnus viņam ir. Kā arī atzīšana 700 eiro, es viņu pieredzēju 200 eiro, ir skate logā. Braucot uz Ogres CSDD, man DPFs nobeidzās, izgriezām, izprogrammējām. Jā, tas ir izdarīts. Un tad, kad braucot jau no servisa, parādījās problēmu gaisa caurula šeit caura bija. To mēs nomainījām, starp citu jāapskatās. Un buktīte ir šeit. Tehniski viss ir ļoti, ļoti labi tagad. Ne brīvkustības, neko. Starp citu, parādīšu nobraukumu, tad redzēs, kas un kā. Un rūsiņi reku vienīgais, kur parādies. Tas arī viss no vizuāliem defektiem. Salons. Jā, viņš ir pliks un nabags, bet kondicionieris ir un strādā. Kāda stūrīte. Viņam ir lietus sensors, viņam ir kruiz kontrole. Viņš ir ekonomisks, tiešām par priekšstā 1.8 žiperīgs. Pārskat kāda stūra, redzat? Tāpēc arī pārslēdzējs. Krēslis, man liekas, tā kā spidometrs būtu griezts uz priekšu viņam, jā. Un viņam ir nobraukums, tu ir parādīšu. 411 000, bet nu vispār to nevar just. Paši, uzliko ziemas riepas, komplektā nāk vēl vasaras riepas. Tā kā cenas, tāpēc arī saskrēja 2.900 pašizmaksas. Kamēr nepārdosies, pats vizināšos, interesantu bija daudz, podziņi arī kārtībā, 2 atslēgas. Tā kā vizināšos pats, žiperīgs, ekonomisks, kompakts, reku vecā tipa motors. Un man nomainīja šito te cauruli, bija caura. Palielam tagad nomainīja teļu, sēdies un brauc palielam. Nu, pa nākamo vasaru derētu šo spārnu piekrāsot, lai nav pārāk daudz rūsas pēc tam. Tā kā iesaku, šis bija foršs autiņš, es zinu, ka diezgan populārs atsaucība ir, tūlīt sabildēšu, Ielikšu gan TikTokā, gan SSK un redzēs, cik ātri aizies. Cik es zinu, šitais bembis ir kompaktu turpinājums, bet labi, viņš ir sīvišķīgs, bet daudz labāks par kompaktu. Bagažniekā ietilpība ir. Pats svarīgākais aizmugurēja piedziņa viņa vēl ir, nevis priekšpiedziņa. Tā kā es, ja godīgi, iepriekš vienreiz biju benzīnieku brauc, bet tas bija sen. Tagad izbraucot ar šo, es biju patīkami pārsteigts. Braukšanas bauda par to naudu, ekonomiju, pat diezgan ok. Starp citu, man patika. Tā kā iesaku šādu modelīti arī skatīt variantu, ja jūs domājāt.
Tikai ne benzīnieku, starp citu, jā. Ārā mums te ziema atnāca. -15 jau kuro diena, panāktī -20. Tauragam starters. Klik, klik. Jā, dzīšu tagad šo te uz numuru salīdzināšanu un reģistrāciju. Un pierreiz pierģistrēšu arī to 39, kas tur stāv. Spainī. Mēģināšu palaidīšu busu, parādīšu, kā 3 dienas nedarbināts bus, lēc krafters. Es domāju, ka pieliks, bet kā? Laiziņš ir foršs. Tā. Lēnāk griez, bet ielas vēl pus apgrieziet. Dzirdējās skaņas vēl kaut kādas, jā. Bet nebija tik slikti, lai sildās. Un dosimies SDD. Jauns rīts, laba kustība. Tātad vakar šo 39 aizdzinu uz skati. Ir neliels sarakstiņš, nekas traks. Redzat, viens lukturs jānoregulē par zemu, priekšā dažādas riepas. Un aizmugurē vienai riepai nepietiek protektorai, laikam pārāk daudz slīpē, labi joks tas. Un vienanieki par buktēm, eļas noplūdi un vēl kaut kas tur bija. Nevienmērīga bremzes. Šodien meklēšu riepas, jānopērk jaunas vai lietotas riepas uzlikšu un jau darīšu skati. Jā, X-u S70 es pārdevu, pat 12 300 pārdevu. Tā kā tā, lai labi kalpo jauniem īpašniekiem šodien. Jā, tā. Batmans 36 ir aizbrauc uztaisīt Taure nestrādā. Braukšu pierģistrēt tūlīt, tās palīdzēšu Ingusam tu vēl lietas sakārtot papīrus. Šeit garažā es iedzinu 46. 46. šodien atbrauks logu mainīt, jo es viņu arī gribu pierģistrēt un iziet skati tur plaisa. Un šodien man atveda kvēlsveces tam te aparātam. Jā, pats mēģināšu nomainīt kvēlsveces. Ja nesanāks, vedīšu pie Eduarda. Bet kā domājat, es nomainīšu viņam kvēlsveces? Nē, šokar mēģināšu. Un jā, re, kur Tauraks jau gaida, kad viņu taisīšu sprausli. Jā, nodzin šis nost un krafterīti tagad vedīšu uz apkopīt uz Moleri. Tā kā tāds īsts rezumē šodienai. Kaut kāds sīkums vēl parādīšu. Tikko krafteri biju Volkswagen centrā, uztaisīju apkopīti. Gribēju man uz slotiņām papildus paņemt, kā arī to nesanāca, es tikko nomainīju. Tad vajadzēja kaut kādu aizsargu apakšā izpūtē droselē uzlikt. To es gan labāk uzliku, bet teica 70 eiro, beigās sanāca 140 eiro. Kā jau autosalonu parasti es esmu jau CSDD, jāizņem, jānodot, pareizāk sakot, vienu numuri. Un gribēju 36 to pierģistrēt, bet tikko no Igaunijas viens klients zvanīja. Varbūt tās brīvdienās braukšu skatīties, aizsūtīšu tūlīt bildes ar rūsu, kas tur ir, un tad jau redzēs, varbūt nevajadzēs nemaz reģistrēt. Vairs kā liek reģistrācija tērēt naudu priekš SDD. Nu ko, diena rīt uz priekšu. Šeit jau atbrauca pie manis ciemos Ēriks, jo daudz viņu zina. Kur tūlīt šim 46 2-litrīgajam mainīs priekšējā logu, lai skatu var iziet. Tā, reku mums tā iziet. Plaisi varbūt redz, varbūt neredz. Grūti saprast, bet šeit tāda reku plaisi. Ar viņu skatu noteikti neizies. Tāpēc nomainīšu logu un pie reizes tad jau pierģisēšu un iešu skati. Mēģināšu iziet skati. Labs rīts. Reku 39. vedīšu tagad uz Gārkalni. Pa Neima jāstaisa. Dzirdat pūš, bet nepiepūš. Ēriks bija vakar redzējāt. Nomainīja priekšējo logu. Kur logs viss kārtībā, jauns. Un es taisos kapeikai pats mainīt kvēlsveces. Jā, vai sanāks, to jūs redzēsiet jau pavisam drīz. Nokrāvu nost, esam Gārkalnē. Bet lieta tāda, 39. vairs nelec, kurā būs arī pat. Griež, bet nelec, tā kā degviela nepienākt. Tikko iestumām iekšā uztai nomainīs balons, bet kādā būs piekabis nav nejausmas. Tagad es iedzinu kapeiku garažā. Ārā, kad bija 11 grādi, viņš man sliktāk lece, bet tomēr lece. Pieslēdzu es pie kompi,
Kompis parādīja, vēlreiz pieslēgšu, pamēģināšu, rādīja, ka divas kvalsveces neiet, precīzāk tu pateikšu, kuras, attiecīgi, man liekas, ka kvalsveču bloks līdz ar to iet. Sarunāju pat servisā jau pierezervēju vietu, kad viņu nomainīs kvalsveces, bet izdomāju, gribu pat pamēģināt. Parādīt jums nolohošos, nenolohošos, sanāks, nesanāks. Rekord nevis 2, bet 4 kavēles es nopirku, blīvas ieplūst kolektoram. Kā man sanāks, tūlīt mēs redzēsim, jaucam ārā un kā saka, es kopēc maksāju 2 reizes, bet gribēju kādreiz pats pamēģināt to izdarīt. Ja kas, tepat netālu servisu, aizbraukšu uz servisam, iedošu pustaisītu mašīnu, kā saka. Pamēģināsim uztaisīt to diagnostiku, to, un trim. Es sakārto garāžu vienreiz ir ar to, tā kungs te. Un tā tie vējam launčā telefonā, jā, izmantoju launch programmu. Kur iepriekšējās kaut kādas diagnostikas tāda izskatās programma. Un te viņš ies. Tūlīt tās parādīšu tās kļūdas. Tātad no kļūdām mums kaut kāds gāzes vars. Un otrā kvalsvece un 4. Tas te turbīnas gaisas pa sensors. Spiedienu kļūda, bet man bija iepriekš patraboks caurs, līdz ar to tas varētu būt no tā. Nodzēsīsim. Lielam palika viņam uz gāzi un 2., 4. kvalsvece. Redzēs, kā viņas nāks ārā, tas jau pats trakākais. Un tagad jāķerās klāt. Laikam pirmais atvienošu pulsavādu, plasmasas nost, to nost. Un tā tālāk parādīt. Tātad parādīšu jau, ko esmu izdarījis. Sākumā noņēmu šo plasmasadiem skrojumu priekšā, tas ir skaidrs. Noņēmu no sākuma filtru, ar 6 skrojumus pieskrūvēs noņēmu filtru, 2 plasmasiņas, un tad to lielo plasmasu, kas priekšā, 1 skrova tur, 2 šeit. Un tad tā kā uz sevi, viņu trinkšu uz augšu noceļam. Tagad, kas man teorētiski būtu jādara, jātaisa te plasmasiņš, jātolk vaļā nedaudz šeit stabilizators tieņi. Šeit jāatskruvē, un līdz ar to viņas varēs noņemt nost. Tad jau rādīšu, kas un tālāk. Tas ir viss teorijā. Tālāk skatīsimies, kā man sanāks. Nu ko, turpinot, beidzot noņēmu ieplūdes kolektoru. Jāsaliek pa salatītes, un tagad ķeršos klāt kvalsvecē. Kur ieplūdes kolektors. Komentārā jūs varat uzrakstīt, vai visos gāja šitās te klapītes, te kā redzat viņu nav, tātad kāds ir ņēmis nost, vai attiecīgi viņos negāja šitajā dzinējā. Tā blīvīts izskatās diezgan svaigi, es domāju, atstāšu tas pašu vecās. Ja jau nopirks, tad gan nomainīšu. Tā kā tā. Kā domājat, uzlikt man video, kā man skrūvēs nost vai nē? Es domāju, ka varētu uzlikt. Pirmā problēma. Nē, vēl neko neesmu aprāvis. Reku jaunā kvalsvece. Te ir uz 10. Kā jūs domājat? Man ir attiecīgā muciņa. Tur man ir īsās muciņas. Tur man bija garās muciņas. Garās muciņas ir vecajā komplektā. Tās ir aķīti bieži jāņem nost. Kāds ir pazaudējis? Pirkstu nerādīšu kurs. Nu ko? Sliktenīgais brīdis. Jā, es atradu uz 10 atslēdziņu vecajā komplektā. Tā par brīnumu. Nu, ko mēģinam? Pamēģināsim uz otru galu. Otrā izgāja. Viens ir, bet arī otrā bija jāmaina. Trešā. Pirmā kā vēl pagaidām nav. Trešā ir. Puse ir. 4. ir svarīgi. 4. redzēs, kā būs. 4. vēl laužās. Es tā maigi pulsējot. Ir 4. ir. Palika 1. Ir. Viss kārtībā. Jē! Izskrošu parādīšams. Nu, jūs redzējāt, ka skrūvēja ārā. Kur visas 4 ir. Man 1. un 3. strādāja, kā arī var redzēt te atšķirību.
Otrā, ceturtā nestrādāja. Kā kompis rādīja. Visas ir beru. Tagad visu nomainīšu. Un tev paliks saliks kopā. Kas man pa īsto baidi, kā es likšu kopā. Kā man tas sanāks vai nesanāks. Bet, nu, tur jau pa lielam. Kaut ko pieslēgšos, bet, nu, nav ko tur filmēt. Nu ko, esmu visu plus mīnus salicis, palika plasmasas augšpusē. Bet, nu, tā tehniski it kā viss jābūt. Tu mēģināšu pirmajā reizē piedarbināt. Jātaisa garāža, lai viņu nosmoku. Nu ko, pamēģināsim pielēst. Cerams, ka neuzprāks. Un mēs pēc tam pamēģināsim diagnostiku uzliekt. Kaut kas krakšīs bija, bet pielici. Ap degvielas lampiņu tas tur tā. Bet, nu, rūc, tas jau ir pozitīvi. Tā kā sanāca. Paldies tie, kas ticēja. Lampiņa kaut kāda iznes. Nu, tas tur sīkums. Tagad diagnostika jāpieslēdz. Tātad tik uztaisīja diagnostiku, kā redzat, kļūdas uz kvalsveciem pazudušas. Tā kā kvalsveču bloks nav jāmaina. Pasākums ir izdevies, sanāca sataisīt, paldies tie, kas ticēja. Es zinu, kāds tagad darās, bet kopsumā, diemžēl tam visam laika nav. Parasti vedīšu kaut ko kam taisīt, bet zinu to, ka es arī pats to varu izdarīt. Tā kā gandarījums ir tam. Labi, mašīna ir gatava, var tirgot tālāk, un arī pats ar viņu izzināšos pagaidā. Kā tā. Tiešām mēs nākamajiem darbiem, un rītdien ķeršos 39. klāt. Īs rezumē no Ogres. Šis 39. ir ar skati mums, un to 39. kuri pārdevu, dabūju smuku numuru. Tā kā tagad braukšu atpakaļ Salaspili, jāmeklē riepas. Jā, un šo varēs tirgot, tā nopirku krāsu, nokrāsošu diskus, lai nav tik pretīgi. Tā kā tā, reksim arī smuks numurs. Var salīdzināt, galvenais nesajaukt. Patīšu tā visa kustība. Vajag forši, ka kustība ir. Patīkam darīt to darbiņu, kas patīk. Tā baigi loģiski sanāca, bet labi. Bliežām. Cik vakar bija forša, darbīga diena. Jā, izgāju šim BMW skati, jūs jau redzējāt. Pierģistrēju, starp citu, jā, dabūs mukus kādus foršus numurus un latniem. Pierģistrēju arī žurku. Vēl vieniem numuriem bija jābūt. Vēl vieniem numuriem es pierģistrēju to ārā 505. Kurš ir, starp citu, jāpārdots. Cilvēks iemaksāja man 500 eiro drošības naudas, viņi pārdod pa 300-400 ar vasarinēm. Man jānopērk ziemenes. Ziemenes arī nopirku, busē jau stāv, vēlāk parādīšu. Un, jā, pa šodienu, vakardienu. Vakars nopirku riepas pierģistrē, šodien bija domāts aizbraukt pie Eduarda, nomainīt kvalsveces, uzlikt ziemenes. Un rītdien pneimu pabeigt taisīt, jo otrs balons arī laišu. Bet tā ir apokalipse. Tā kā neko es neaizbraucu, Eduardam kompresors nobeidzās, līdz ar to pie viņa ziemenes neuzlikt. Nu, redzēs, kā rītdien vai es tikšu kaut kur pirms pneimas uzlikt vasarinis. Ziemenes. Tā kā, jā. Šodien vispār neko neizdarīju, tā kā, nu, tagad es vakarā iegāju garažā nokrāsot diskus, lai nav tik pretīgi. Nu, pa vienkāršo nokrāsošu neko nopietnu. Un iedzīšu, lai silst tas T525. melnais ar smuko salonu, lai varētu uzlīmēt uzlīmes, uzlikšu numurus un no rīta 14 grādi, lai mierīgi varētu arī pielaist. Un cerams, ka rītdien uzlikšu tās ziemenes un aizbraukšu uz pneimu. Tā varbūt rītvakar vai ceturtdien no rīta uz skati, lai varētu cilvēkam atdot mašīnu. Tā kā cik pirmdien veiksmīgi, tik otrdien neveiksmīgi. Kuris pēc numurs liku no tā te? Nebija šeit? Jā, kur viss ir. Es jau sabīju. Labi. Šitie ir no sudraba, šitie ir no tā otra. Tā kā jau vakardienas darbiņi. Pastrādāts labi, kvalitatīvi. Iepriekšējos Bītera sērijās jūs noteikti redzējāt šo žurku. Parādīšu vēlreiz. Tagad es viņu pierģistrējis, aizbraucu tehnisko apskati. Tā kā kam nepieciešama tāda žurka, droši, ja vēl ir pieejama, apskatāmies pie manis. SSK, tirgošu pa 2,5. Nu, ielikšu sesā pa 2,600 sporta izpūtēs, kas ir par skaļu, bet nav nemaz tik skaļš. Kaut kādas ziemenes, koiles, rūsiņi kaut kādi ir, stūros parādās, nekas traks. Ķipa spoguļi, moldingi, sēdekļa apsilde. Augstspiedējs izsolē te piedalos.
Lieku man izsole notiek paralēli. Nav maģīša, es savācu sēdekļa apsilde, nobraukums cipa 209, cik īstais nezinu. Pagaidām slimības lapu dabujām, tā ir roķene. Izpūtais par skaļu skrūves nebija riepā un atsaita. Alnu rūsa bija viena. Nu, to es visu šodien rītdien sataisīšu un likšos esā. Arī pamēģināšu ielikt esā jau ar slimības lapu, kamēr taisīsim. Piekaramie griezti, kā es jau iepriekš jums rādīju. Šī palikusi pēdējā žurka, ko es tirgoju. Vēl palika 46, 39 un tā tālāk. Labi, ķeršos klāt izsolē. Tā, es pirkšu, mēģināšu nopirkt, ir parādīšu jums. Tā, cik man te palika? 6 minūtes. Tā. Tūlīt esmu te pazudījis. Notifications. Jāparāda, ko es tu pirkšu, jā. Tāda pirmā sērija, kur ir, jums tur redzat, asums, nav asums, 1150, iesim līdz 1000 eiro, 1.8 dīzelīts jaunais, motora defektu, 10. gada. Likme līdz pusotrītim. Labi, ķeršos klāt 3 jau būs. Jauna diena, turpinājums. Tagad atnāca viens X5 53 no izsoles. Paņēmām OpenLane izsolē Beļģijā. Priekš klienta, tu parādīšu, kas tas par X-u. Un tad aizbraukšu mājās, patestēšu un parādīšu sīkāk. Atbrauc X un pakaļ, paskat kādu te Opeli kāds atziņas. Kā domā, šitais vēl pa Latviju vai kurien vēl braukās vai detaļām? Šī pus vēl tīra ok. Vai šeit gan banāns riktīgs, nezinu, vai video varēs redzēt. Bet es atbraucu pakaļ šī tādam X-ām. Офигенно labs džipiņš, X5, leģenda. Nu ko, atvedu es Denisam nākamo X5, paņēmām izsolē šo. Parādīšu, kas un kā, bet sākumā jāiziet pēc atslēgām. Tā jau iespējas pirmais diezgan labs. Nekur tā nekādi burtiski lieli defekti nelien ārā, neizskatās. Jā, lūk, tur ir jāuzpulē, bet riepas, kaut kādas vanebija ziemenes ir. Tā kā es domāju, ka viņš būs apmierināts. Interesants salons, bet to es visu vēlāk jums parādīšu. Nu, vai arī Denis parādīšu. Nu ko, mēģināsim pielaist. Pagaidām bez boosteri. Viena atslēga gan tikai. Šis roktur strādā, tas jau ir labi. Kas te ir tik tuvu sēdējis? Nu, jople. Smažo pēc BMW, tas jau pozitīvi. Pušpečka. Man nepatīk šitie Ķīnas radio. Vajadzētu būt oriģināli, bet brūns smuks salons. Cerams, ka man pietiks degvielas aizbraukt līdz benzīna tankā. Bet rūtas smuki, viss smuki pielece. Cepuri nost. Nu labi, es uzvilku, bet nav viss kārtībā. Zini? Pirmais iespējas baigi labais. Smuki pielec, smuki rūts. Oi, riepa tukša, baļļā viens. Nāks, es kaut kā piepumpāšu to līdz skatīsimies. Tā jau izskatās diezgan labi. Jāuzsilda logi. Cerams, tad degvielas pietiks. Maucam tikai. Kā atnāca no Beļģijas izsoles. Šito mēs paņēmām izsolē. Un šo aparātu paņēma Motohunters, būs links apakšā uz šo mašīnu turpinājumā. Varēsiet redzēt, pa cik viņš viņu paņēma, kā remontējās, kā tirgojās un tā tālāk. Starp citu, viņam varēsiet rakstīt, būs iespēja iegādāties šo auto. Parādīšu, tas ir 4. gada X5 3-strīgs dīzels. Ļoti labi iespēju atstāja, ļoti labā stāvoklī, gan vizuāli vienīgās krāsotās detaļas. Šis spārns, šis viss ir oriģināli, un vēl mums ir krāsots šīs durvis. Viegli krāsotas, tas ir viss. Parādīšu salonu. Tāds brūns salons. Jā, papliks viņš ir, bet krāsa forša. Tāds sēdeklis. Nobraukums 286. Jāpieliek logu šķidrums. Ķīnas ekrāns tas ir mīnus, bet toties vējs ir. Tad gan Googles tas ir. Sēdekļā apsildi gan prasītos. Automāts. Sežas ir grāmatiņa, visi izraksti ir. Nobraukums pierakstījis ir līdz 250, te ir 286, tādi griesti, kruīs. Pats pamatiņš ir, tā kā braukt ļoti patīkami, klusi, gan motors labi kārba, labi strādā. Nu, kas saka, bet pats galvenais paskat, kāds oriģinālās durvis un viss pa smuko. Ja jūs te redzat, ne?
Ideāli izslēgts parkings, jo parkingi arī strādā. Tātad. Un pa kādu cenu mēs viņu paņēmām? Izsolē mēs viņu paņēmām pa 3100, 500 eiro ir izsoles izmaksas, UTT, piegādes, mana komisija. Bez reģistrācijas viņam nostājās kaut kur 4500 eiro. Priekš tik sterila 53. ir ļoti labs cipars. Paši zinat, ka tie, kas saprotē visā lietā. Piekabes āķis, kā šeit, kaut kaut kas saļļots, bija, lai nerūsē. Nu, ideāli. Tā kā, man nav zināms, viņš sev atstās vai tirgošanai tomēr palaidīs. Tieši grib sev panorāmas lūku. Tā kā, un prasītos labākus, lielākus diskus, lai būtu cits kāds. Bet toties ziemas riepas ir, pār visi roku tur strādā, ir mainīta, bet nu strādā. Kā ir, jau kaut kas zvanās. O, tā, labi, forši auto, aizsēju strādāt tālāk. Jādarbojās, klienti zvana. Jā, klausos. Tikko parunāju, apspriedu pasūtījums, reku bremžu kluči jāmaina, kļūda. Un palielam viss kārtībā. Nā, nu, kad duris atteisit, lūk, šķidrums jāpielē, redzat. O, tā. Tā kā tā. Lai labi kalpo, jāizbaudas numuru salīdzināšanu uztaisīt, un tad jau atdošu mašīnu. Palielam tas arī viss par šo auto, iešu ķeršos klāt 39. Es jums to smuko 39. radīju, ne? Labi, parādīšu to 39. Starp citu jau arī pārdots. Un tad arī viss izstāstīšu. Tagad vēlējos jums parādīt 39. Vienu tādu, nu, tiešām diezgan sterilu un pats galvenais bez rūsas. To, ko es paņēmu Nīderlandē. 525. 3. gada, starp citu viņš jau pārdots, varbūt tā labāk būs redzams, ne? Smuks aparāts, uzlikām jaunas riepas, klients gribēja. Viņš nopirka jaunas riepas. Lapiešu apkārt. Ir tas švīciņi, bet tas īgam, bet paskat. Bilnīgi bez rūstīt attaisīšu durvis. Rekāda. Redzat? Un viss tas ir oriģināli. Varbūt kaut kur kaut ko vēl var atrast, bet, nu... Es nomainīju pneimu aizmugurē, kvalsveces nomainīju un degvielas sūkļu nomainīju maģistrāles. Tā kā jā, rekur viss smuki. Redzat? Pat neticās. Ja man teikt, ka var nopirkt tur pa 1700 bez rūsas, es neticētu. Jā, rekā viss ir. Smuki, jā, bet salons, paskatījums kāds salons. Smuki, brūnās, tādā gaiši salons, ekrāns, koka stūre, kruīzes automāts, kepholderīts, telefons, aizkariņi. Kā es jau iepriekš rādīju, varbūt rādīju, nerādīju, Ķīnas ekrāni bija paslēpti zem tādiem čeholiem. Es pamanīju, ka viņi ir noņēma čehols un parādīja. Nu tāds, nu tiešām patīkams, super braukt. Gribēju paspavizināties, nepaspēju. Viens klients atbrauca skatīties 46. Ieraudzīja zem sniega šito. Es pateicu, pa 3,5 atdodu. Viņš savāc. Nācās iziet skati. Nomainīja kvalsveces to. Labi, nopelnīt diezko daudz nesanāca. Nostājās viņš no kaut kur 3,200 kaut ko, 200 eiro tik sanāk nopelnīt, bet nu neko. Vismaz savūs atdots, smuki sataisīts. Sīkumiņi, kā jau skatē, bija. Vienu brīdi nedega. Nu, apgaismojums viens, tos iedegās, un ABS lampiņa. ABS lampiņa nedeg, tu deg, tas jāsataisa. Un kas vēl? Brīžam tā kā trūkst jādu, domāju, kāda vakuma trubiņa vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā tā, pēc pāris stundām jau būs pakaļ, lai labi kalpot, tā kā šis foršs aparāts gribēja pats pavizināties. Nepaspēju, tikai 2 dienas pavizinājos. Labi, ķeramies klāt nākamajam motiņiem. Reko es braukāju ar kapeiku. Starp citu arī foršs, žiperīgs, ekonomisks auto. Bet nezinu neviens dēļ tā, ka tur ir 411, jā, starp citu šie bija vienā placī pirkta. Šeit es parādīju 460 000, bet vai to var pateikt? It nemaz, nē. Vēl iztīrīt salonu derēt, tad būtu baigi labi. Labi, viss pietiek muldēt, jāsāk strādāt.